Nākamajās 60 sekundēs jūs uzzināsiet visu, kas jums būtu jāzina par internetu 2010. gadā. 2010. gadā internetu lietoja 2 miljardi iedzīvotāju, kas ir 14% kāpums no pagājušā gada. Visvairāk interneta lietotāju ir tieši Āzija, pēc tam seko Eiropa un Ziemeļamerika. 2010. gadā joprojām vispopulārākā interneta pārlūkprogramma bija Internet Explorer. Taču tā ir minūtes papēžam Google Chrome un Firefox. Bija novērojama arī Internet Explorer lietotāju skaita samazināšanās tendence. E-pasts pašlaik ir vispopulārākais saziņas veids. 1,9 miljardi iedzīvotāji lieto e-pastu. Katru dienu tiek nosūtīti 249 miljardi e-pastu, no kuriem, diemžēl, 89% ir spams. Pašlaik ir reģistrēti 2,7 miljardi e-pastu kontu, no kuriem 4. daļa ir korporatīvi e-pasti. 2010. gadā tika izveidoti 21,4 miljoni jaunu mājaslapu, kas nozīmē, ka decembrī bija 255 miljoni mājaslapu, no kuriem 152 miljoni bija tikai cilvēku blogi. Taču vislielākie ieguvēji internetā šogad bija sociālajie tīkli. Twitter.com vien bija 100 miljoni jaunu lietotāju, un 2010. gadā tika nosūtīti 15 miljardi tvītu. Vislielākais sociālais tīkls Facebook ir jau pārsniedzis 600 miljonu lietotāju atzīmi, no kuriem 250 miljonus tas ieguva tieši 2010. gada laikā. Internets pašlaik tiek pārblindēts ar jaunu saturu. YouTube vien cilvēki katru dienu noskatās 2 miljardus video. Kamēr jūs skatāties šo video, YouTube tiek augšuplādētas 35 stundas jauna video materiāla. 84% no interneta lietotājiem skatās interneta video, bet 14% paši veido un augšuplādē jaunas video. Katru minūti Flickr.com tiek augšuplādētas 3000 jaunu bilžu. Un Flickr.com 2010. gada septembrī bija jau augšuplādēti 5 miljardi bilžu, kas patiesībā ir sīkums salīdzinot ar Facebook, jo tajā katru gadu tiek augšuplādētas 36 miljardi bilžu. Un tas arī viss par internetu skaitļos 2010. gadā. Es domāju, ka visiem jau ir skaidrs, ka internets tā vairs nav tikai spēle, tā ir mūsu dzīve.